Sveiki, mani mīļie klausītāji un skatītāji! Tātad mani sauc Kristīne, un es jums izlikšu tātad iknedēļas eņģeļu un taro kāršu tātad vēstījumu. Es biju ieturējusi tādu nelielu pauzīti, mazliet no šiem te vēstījumiem, teiksim tā, lai mazliet izveseļotos un varētu pilnvērtīgāk, teiksim, jums nodot informāciju tālāk. Ar klientiem, protams, es turpināju strādāt un strādāju, bet tieši vairāk tātad ar citām lietām. Bet plānos ir viss kaut kas, un tikai jāsāk ķerties ir klāt. Labi, nevilkšu tātad ļoti garumā. Šodien tātad ir 8. aprīlis. Tātad es izlikšu vēstījumu. Tātad, kas mūs sagaida no 8. līdz tātad 15. aprīlim. Sākšu tātad izvilkšu vienu dievietes kārti. Tātad, un dieviete jau pati grib runāt, un tātad šīta kārts ir dieviete Maīv, Cycles and Rhythms. Tātad, cikls tātad un ritms, kādā mēs esam tātad, jā, kādā mēs plūstam, kādā mēs rīkojamies, kā mēs kaut ko darām. Tātad šis te cikls jūsu ķermenī ir tātad enerģijas līmenī. Šobrīd tas, kā jūs jūtaties, šobrīd tātad ļoti aktuālas būs sajūtas caur ķermeni, ka jums ir jāieklausās tātad savā ķermenī un savās sajūtās, kad viņas jums tā kā pateiks priekšā un emocijās, teiksim, kā jūs jūtat, kā jūs jūtaties un vadaties pēc tā. Darat to, kas jums patīk, darat, tas tā kā, piemēram, es arī šobrīd jūtu, ka man ir jāatsāk tātad šie te vēstījumi, un es, teiksim tā, arī to ņēmu un darīju. Ja es būtu jutusi, kad es to šobrīd vēl nevēlos, es to ne, bet es apzinos to, ka, acīm redzot, man tas šobrīd ir pašai arī nepieciešams, lai es šo te darītu. Un tāpat arī jums. Tātad, acīm redzot, jums šobrīd šīs te ieklausīšanās sevī, savā, tātad jāatgūst ir savas šīs te balans un līdzsvars tajā ritmā, kurā mēs esam, kurā mēs darbojamies, lai mēs esam līdzsvarā ar sevi, balansā ar sevi. Tātad paskatīsimies, ko eņģelīši vēlas mums pateikt. Laika posmā tātad no 8. līdz 15. aprīlim. Tā mums te jau arī jau krīt. Tad kārtis šodien ļoti grib runāt. Tātad ļoti aktuāla būs vecāku un vecvecāku tēma šajā laika posmā. Tātad jāpievērš uzmanību mums ar vecākiem, vecvecākiem, padomājam, vai esam piezvanījuši, esam pajautājuši. Ar apciemošanu šobrīd gan ir grūtāk, ja nedzīvojam vienā mājsaimniecībā, bet jācer, ka ļoti drīz šīs te tomēr mainīsies kaut nedaudz, bet tomēr mainīsies. Iespējams, tā ir arī kāda sastāpējusi tēma, kas ir aktuāla tieši ar vecāku tēmu. Tātad mēs varam to atrisināt dažādos veidos, dažādos ceļos. Protams, ja jūs vairs nespējat, piemēram,
kaut kādā veidā satikt, vai jūs vecāki ir jau miruši, vai arī tie var būt vecāki arī, un jūs nespējat, piemēram, atvainoties vai izrunāt to, kas ir sasāpējis, mēs to varam darīt, rakstot vēstuli. Mēs varam aizbraukt uz kapiem un parunāt un lūgt piedošanu, atvainoties, vai tajā pašā laikā ilgoties, vai vienkārši izrunāties, teiksim, ar domās, ar šiem te vecākiem vai vecākiem par to, kas mums ir ļoti sasāpējis. Tātad rīkls čakrā arī. Šonedēļ eņģēli centīsieties palīdzēt jums runāt tātad taisnību, patiesību. Šonedēļ ļoti tātad cilvēkiem gribēs pateikt visu, gan kas ir sakrājies, gan kas ir nepateikts. Tā arī saistībā ar vecāku tēmu, bet tā var būt arī cita tēma. Tas var būt vispār ģimenē vai starp draugiem. Tātad tātad ir kaut kāds kamols kaklā, kas beidzot ir jāpasaka. Vienkārši nosprostojot šīs te emocijas un neizrunājot tās uz āru vai neizrakstot, viņas paliek cilvēkā un vēlāk tas var izpausties veselības problēmās. Tāpēc, ja nevaram pateikt, rakstam kaut vēstuli, mēs pēc tam šo te vēstuli varam arī tātad arī sadedzināt, jā, vai kaut kā citādi, vai, piemēram, ieviest tādu kastīti, kur mēs rakstam visu un tad ievietojam. Vēl šonedēļ tātad ir ļoti spēcīgas mīlošas tātad spirituālā gara skolotāji. Ziniet, viņi ir ļoti pietuvojušies zemē šobrīd, un viņi mūs vēro. Un viņi ir tie, kas mūs pabaksta, tie, kas mums palīdz, tie, kas mūs pabalsta, ka tas ir nepieciešams, un mēs varam griezties pie viņiem, lai viņi mums palīdz. Bet tas ir jādara tikai tad, ja tiešām jūs saprotat, kad esat tam, piemēram, kaut kam gatavi, bet nespējat saņemties. Palūdzat, lai tātad šie mūsu garīgie skolotāji, lai viņi griežas pie jums un palīdz un parāda šo te ceļu, kādā virzīties uz priekšu. Tātad tas būs no eņģeļiem. Tātad un tagad no taro kārtīm. Tātad kas mūs sagaida no 8. līdz tātad 15. aprīlim. Paskatīsimies. Tātad, kas mūs sagaida? No 8. līdz 15. aprīlim. Tā. Tātad ļoti spēcīgas kārtis no 6 kārtīm. 5 mums ir vecākie arkāni. Tātad kārtis ļoti pats par sevi jau būs ļoti tādas, ziniet, valdošas enerģijas, un arī, kā jau es minēju, no eņģeļiem ir šie te mūsu skolotāji ļoti tuvu zemei. Un domāju, ka tādā veidā arī ir šis te izlikums. Tātad šajā laika posmā ļoti daudz cilvēki būs, ziniet, pamodīsies ļoti daudz cerības, virzības uz priekšu, idejas, plāni. Arī tajā skaitā var būt kāds ceļojums. Liksies, kad ir tā kā iepauzēts, tā kā kaut kas apstājies, mēs tā kā kaut kur esam apstājušies, tā kā iepauzējuši, un arī
šis te cikls ir tāds, ziniet, tas ceļš, kuru mēs šobrīd ejam, es domāju, ka tas ir ļoti saistībā arī ar Covid-19, ir tāds, ziniet, baiļu pilns, un mums ir tās cerības un ilgas, ka beidzot tas beigsies, bet tas ceļš, pa kur mēs ejam, viņš vienalga ir tāds nepārliecinošs baiļu pilns, baidāmies par to, kas būs rīt, baidāmies par to, kas būs šodien, kas mūs sagaida nākotnē, un bet ļoti daudz cilvēku uzsāks jaunas lietas. Varbūt tas būs kāds ceļojums, varbūt kāds apceļos to pašu Latviju, ja? Bet būs kaut kā jauna sākums, kaut kas jauns. Jaunas tātad arī emocijas, ziniet, tāda mazliet pat bezbailība. Citam iespējams ir vienkārši tā var būt mešanās arī jaunās attiecībās vai vienkārši jaunās sajūtās, bet vienmēr atceramies par to, kas mūs sagaida tajā otrā pusē, jo šis te vecākais arkāns muļķis, viņš ir tāds jauns, nepieredzējis, tāds bravūrīgs un viņš no kā nebaidās, un viņš iet, bet šis te ceļš vienmēr ir, teiksim tā, tas jaunais piedzīvojums, ir jāsaprot, ko viņš jums atnesīs, un vai šis piedzīvojums ir tas, kas jums šobrīd tiešām ir vajadzīgs, un ja tas ir vajadzīgs, tad tas atnesīs ļoti labas jaunas cerības, emocijas un vispārējo. Ja neesat pārliecināts tomēr par to, tad es ieteiktu nogaidīt. Ļoti daudz ir aktuāli šī te upura loma, ja, tātad cilvēki ir noguruši. Teiksim tā, no visa tā arī, kas notiek riņķī, vai, acīm redzot, kaut kādas pašas iepauzētas lietas. Un tādā veidā. Un šajā nedēļā arī, ja, tātad ļoti daudz, ļoti labs laiks, lai padomāt tātad par iekrājumiem, iespējams cilvēki iekrās, vai atvērs, labs laiks, lai atvērtu, teiksim, krājkontu arī šajā laikā. Un, bet mazliet arī tā kā piebremzēt ar tēriņiem, jā, tā kā mazliet, padomāt, kur mēs izdodam šo te naudu, vai mēs viņu izdodam par lietām, kuras mums tiešām ir vajadzīgas, vai mēs tās izdodam par lietām, kuras mēs saprotam, ka mēs viņas neizmantosim, mazliet pārplānot un izdomāt šo tēriņu plānu, un nemesties tagad, ļoti daudz tagad atverās arī lēnām palēnām veikalu, nemetamies un nepērkam visu pēc kārtas, padomājam, vai tiešām mums to vajag. Un tad ejam un pērkam, jo mēs esam izslāpuši pēc šīs tem un arī padomājam tomēr par tomēr to ierobežojumu, ka tā pulcēšanās un stāvēšana rindā vai tajā veikalā, kur nemaz nav svaigs gaiss un viss pārējais, vai tas, teiksim, šobrīd mums ir nepieciešams, ja mēs vēlamies, lai mīkstinātu ierobežojumus. Padomājam arī par to, jo šis tāds cerības stariņš mums ir, es redzu, ka cilvēki ir tātad pilni ar cerībām. Šis te ceļš, dažiem ir priekšā ceļš, ziniet, tāds nezināms un baiļu pilns, bet vajag pieturēties pie tām cerībām un pie tā, ka viss būs labi, pie tā, ka tas, protams, reizēm ceļš ir nezināms, bet tas, kas tiks iesākts šajā nedēļā, tātad pirms tam, kas ir bijis iesākts vai ko jūs uzsāksiet šajā nedēļā, tātad tas tiks novests līdz galam. Kopumā enerģijas nav sliktas. Jātiek ir vaļā no šīm te bailēm un šīs sevis šaustīšanas, vairāk jāmēģina rast, teiksim, prieku. Tagad sāk spīdēt saulīte un vispārējais, un cenšamies kaut kā sevi ievirzīt tādās pozitīvākās lietās un pozitīvākās emocijās, lai pašiem ir prieks un lai mēs šo te prieku nestu tālāk. Lūdam palīdzību eņģeļiem, runājam ar eņģeļiem, ja mums pietrūk šīs te gaismas vai tās pārliecības, vai arī griežamies un veicam, teiksim, varam griezties arī tāpat pie speciālistu un iet meditācijas, ja?
un vai paši meklēt, un vai arī ir burvīgi skolotāji, kas veic šīs meditācijas nodarbības, un tādā veidā, teiksim, izdziedinam šīs savas bailes, jo reizēm mums šajās bailēs ir jāieskatās viņām acīs, lai mēs pārstātu baidīties, jo reizēm mēs baidamies pat no tā, no kā mums liekas, ka mēs nebaidamies. Bet ar to ir jāstrādā, un tas ir darbs ar sevi. Tātad tas ir tas, ko es vēlos teikt tātad par nākamo nedēļu, šī nedēļas nogalu un nākamā nedēļa. Un paldies jums, ka skatījāties un klausījāties. Un tiksimies nākamajā izlikumā, un lēnām jau atkal pamazām jau arī grupiņā lapā likšu visu kaut ko, un gan jau ir sagaidāms arī konkurss. Man tuvojas dzimšanas diena, un es domāju, un man šogad tā ir tāda diezgan apaļa, un man pašai, man šķiet ļoti nozīmīga. Un domāju, ka par godu tai tuvākā laikā es izsludināšu konkursiņu par balvu, tad jau arī kāda būs un kas, tad jau es pateikšu, kad nāks tuvāk. Paldies jums! Paldies! Un lai jums ir burvīgs šis ceturtdienas vakars un burvīga nedēļas nogale ar mīlestību. Atā!